Cilvēki man prasa, lai es pastāstu kaut ko par Latvijas Baltijas akcijām. Bet, ziniet, nāk prātā tāds teiciens par Latvijas akcijām, kad cilvēks ar pieredzi satiek cilvēku ar naudu, tad cilvēks ar pieredzi aiziet ar naudu, bet cilvēks, kam bija nauda, aiziet tikai ar pieredzi. Lielākā daļa, apmēram 70% no uzņēmumiem, kas ienāk biržā Baltijā caur IPO, pēc tam akcijas cena krīt un turpina krist. Un kāpēc tā ir? Tas tāpēc, ka konsultanti, investīciju banķieri mēģina uztaisīt to uzņēmumu vērtību maksimāli augstu, kas bāzēta uz fantastiskām pasakainām prognozēm, kuras gandrīz nekad nepiepildās, un tad retail investori nopērk pat dārgo un pēc tam cieši zaudējumus. Dēļ šī abnormāli pārvērtēto akciju aspekta, kā arī dēļ zemās likviditātes biržā, es tomēr nevaru ieteikt saviem sekotājiem investēt Latvijas vai Baltijas biržā. Daudz labāk ir vienkārši nopirkt Amerikas S&P vai Nasdaq ETF. Es saprotu, ka vilinājums ir iegādāties Latvijas akcijas par 0 komisiju, ko Latvijas bankas piedāvā. Bet kas tad mūsdienās ir pieejams labs par velti? Nu, iedomājies, tu gada sākumā nopērc Madara akciju. Gada laikā tā nokrīt par 30%, pazaudē 30% naudas. Vai tu esi priecīgs, ka tu nopirki viņu par 0 eiro komisiju? Varbūt labāk vajadzēja samaksāt 7 eiro komisiju un pa 3000 eiro apjomā iepirkt S&P vai Nasdaq ETF, kurš izauga pa 35% šogad. Un sanāk, ka tu esi nopelnījis bišķiņ vairāk kā 1000 eiro investēji komisijā. 7 eiro